Es domāju, prasīt vai nē, tomēr mēs esam draudzīgi abi divi, bet, ja jau tu sāk runāt, tad es... Es jau zināju, ka tāpatās mēs neizvairīsimies. Tu jau sāki ar dronu ministru, ko tev ir kaut kāda varianta. Andris Sprūts, dzimis 1971. gada 13. jūlijā, ir politiķis, ārpolitikas eksperts un profesors. Viņš ieguvis doktora grādu politikas zinātnē Krakovā, studējis Latvijā, Ungārijā un vairākos starptautiskos pētniecības centros. Ilgus gadus vadījis Latvijas ārpolitikas institūtu. 2022. gadā ievēlēts Saeimā, bet 2023. gadā kļuva par aizsardzības ministru. Sveiks, Andri! Paldies, ka atnāci. Sveiks, Mārtiņ, protams, ar lielāko prieku. Klau, Andri, ja tev ļautu izvēlēties šodien, par ko mēs abi divi varētu tā draudzīgi parunāt, tu izvēlētos 3 tēmas tev piedāvāju. Par jauno Rīgas teātri, par pievilkšanos pie stieņa vai par droniem. Visas labas tēmas. Bet izvēlēties, ar ko sākam? 3 lietas. 3 lietas, labas lietas, 3. vislabākā. Trešā. Man liekas, vienmēr tu esi ne tikai tāds ministrs, kurš ir atklāt tādā vēsturiskā brīdī, ģeopolitiskā vēsturiskā brīdī kļuvis par ministru, bet droši vien, ka ja tev būtu kāda iesaukta, kas ir pielipusi, tad varētu tev saukt Sprūts dronu ministrs. Bet labi, tas bija joks, nebūs no nekādas 3 tēmas izvēlētas. Es no pirmo jautājumu gribu uzdot pavisam pa citu. Tu šobrīd esi iejūties ministra lomā, bet patiesībā tu nāc no tādas, es atļaušos teikt, garlaicīgas vidas, no akadēmiskās vidas. Ļoti interesanti. Jā, bet ar ko tā bija interesanti? Tu biji Strateģiju universitātes profesors, universitātes dekāns, un kāpēc viņi ir garlaicīgi? Tāpēc es kā cilvēks, kas agrāk aktīvi politikā nodarbojos, ļoti ārta vide. Jūs sēžat un principā tādi kā teātra kritiķi kritizējat pārējos. Un ko kāds izdarīs pareizi, nepareizi, tulkojat kādus notikumus. Bet šobrīd viss ir pavērsies pret to, ko darīs, un šobrīd citi kritiķi tevi un tavi kolēģi analizē. Kā tu jūties ar to lomu maiņu? Varbūt, Mārtiņ, tāda akadēmiskā garā es tev mazliet pieprecizēšu. Pirmais ir tas, ka universitātē ir fakultātes dekāns, universitātē rektori. Jā. Tā kā es biju fakultātes, Eiropas studiju fakultātes dekāns. Strateģos, jā. Otrs profesors joprojām es esmu. Tas tev uz mūžu? Nē, tas nav uz mūžu. Tiek ievēlēts uz 6 gadiem ar atbilstoši tiem akadēmiskajiem sasniegumiem, akadēmiskajiem uzdevumiem, kas ir jāveic, lai arī tiktu ievēlēts. Tā kā tos vēl paspēj izdarīt faktiski ministrēšanas arī pirmsākumos. Līdz ar to, protams, ka akadēmiskā dzīve tā ir daļa no manas būtības. Tos vienmēr es ņēmu sev līdzi, un tas ir ļoti palīdzoši. Jo universitātes dzīve nepavisam nav garlaicīga, tieši otrā. Tā ir bijusi ļoti dinamiska, ļoti interesanta, jo vispirms tie ir jauni cilvēki, kur vēlēs izglītoties. Es to pamēģināju uz zobu paķert, vienkārši to kontrastu. Iepriekš tu biji... Es kā akadēmiskais mācības centies tagad aizstāvēties. Es šo nesen. Bet šobrīd profesors Ikstens vērtē tavu darbu, un tev nešķiet, ka tomēr tā bija tāda ērtāka pozīcija. Nevis, ka tu esi šobrīd aktīvā politikā. Abas divas ir interesants, un abas divas ir ar tādu savu foršumu, ar savu pienesumu, ar savu gandarījumu, ar saviem izaicinājumiem. Un no vienas puses tieši tā, tāpēc, ka bija vēlme arī iet tomēr šajā rīcība politikas virzienā. Es pasniedzu arī kursu par lēmumu pieņemšanu ārpolitikā. Un man studenti teica, profesori, ko tu sajēdzi? Lēmumu pieņemšanas, ja pats sniedz bijis lēmumu pieņemšanā. Nu šobrīd es esmu nokļuvis tajā mutulī. Lēmumu pieņemšanas, kur faktiski katru dienu nāk ar kaut kādiem jāpieņem tie lēmumi. Jā, tie lēmumi ir jāpieņem. Viņi nav vienkārši, bet tas ir tas, kas šobrīd tā ir ikdiena. No otras puses, tieši arī visi šie lēmumu pieņemšana, šie kursi, šis konteksts, tas ir ļoti palīdzoši tagad. Ja to es teikšu tā, esot politikā, nekas man nav pārsteidzis. Nekas? Faktiski nekas. Vispār nekas? Faktiski nekas, jo arī tie pārsteigumi, kas pārsteidz, tas nav pārsteidzoši. Jo to ir jārēķinās, ka pārsteigumi nāks, tā ir vienkārši ikdiena, un tā tam būt. Tā tas arī ir uztverts, ka
tas vienkārši ir politikas sastāvdaļa. Varbūt man mazliet pārsteidz, es teikšu, tomēr daļai tā neracionalitāte priekšvēlēšanu laikā. Šobrīd tieši. Tieši šobrīd, kad tik ilgi, kurā mēs savstarpēji, piemēram, cīnāmies arī politiskie spēki, jo kopīgā racionalitāte ir tāda, ka mēs tomēr mēģinām atrast kopvalodu un ka tas beigās tomēr dod plusus visiem. Un šobrīd mēs esam nonākuši, man šķiet, manā uztverē nedaudz tādā viegli neracionālā kontekstā, pat ja es apzinos, ka politikai ir šis angliskais teiciens zero-sum game, ka ja kādam ir iegums, tad kādam otram ir zaudējums. Bet tomēr šis, ko es mēģinu vēl līdz galam akceptēt, ka politikā varbūt ir šie citi principi, kas šķiet ikdienā, un es tomēr gribētu teikt arī politikā, kas tomēr būtu kā pamatprincipi, ka beigās tas kolektīvais iegūms atstāja arī to individuālu iegūmu vai iespēju uz to un arī veicina to individuālu iegūmu. Nu šobrīd izskatās tā loģika mazliet pretēji. Par lēmumu pieņemšanu. Jā, minēju, pats vainīgs, ka šos vārdus izteici. Bet pilsētā runā, ka vēl pirms progresīvajiem tev bija ļoti daudz dažādi piedāvājumi, kad tu strādāji vēl ārpolitikas institūtā, Strādaņu universitātē. Tu biji sabiedrībā zināms cilvēks, un vairākas politiskās partijas tev piedāvāja nākt viņu pulkā, kā teikt, un progresīvi nebija tie pirmie bildinātāji. Es neteikšu, lai tu nosauc viņus vārdā, ja vēlēs, var, protams, saukt. Bet šobrīd es redzu, ka tie, kas tevi iepriekš, es tādu pieņemu, tie, kas tevi iepriekš politiski uzrunāja, bildināja, viņi šobrīd ir vieni no aktīvākajiem taviem kritiķiem. Kā tu ar to jūties? Tu tā kā aizkulisēs nepasaki, hei, jūs taču gribējāt, lai es būtu jūsu komandā, ko jūs te... Tā ir politika, un beigās es tomēr izdarījis tās savas izvēles par labu progresīvajiem, un tas nav tikai pirms tam, uzaicinājumi bija arī vienlaiks un paralēli uzaicinājumi. Tā kā bija arī tā, bet man bija skaidrs gan par tiem pamatu uzstādījumiem, kāpēc progresīvie, jo to, ko es vienmēr teicu, lai esiet politikā, ir jābūt trijām pamatlietām. Vienā lietā, ka ideiski es esmu viens labs. Sirdī pareizajā pusē. Precīzi, jā, tieši tā. Otrs, ka tie ir pareizie cilvēki, kuriem ir uzticēties. Labi, kur tas gatavs iet kopā. Un trešā lieta, ka, protams, ar ko tu ej kopā un rīdējām, ka iet kopā, ka tās iespējas ir realizēt. Principā, es domāju, ka šobrīd tas ir apliecinājis, ka izvēle ir absolūti pareiza. Bet tu tāds ļoti dzīvē šķiet tāds ļoti pragmatisks cilvēks, bet no otras puses tavs izvēle bija to brīdi, pirms apmēram, jau gandrīz 3-4 gadiem, kad tu pievienojies progresīviem, tā tomēr bija tāda riskanta izvēle, jo toreiz progresīvie jau vienas vēlēšanas bija startējuši saimā, ieguvuši 2% atbalstu, neiekļūst saimā, gatavojās saimnes vēlēšanām, reitingi rādīja, tur apmēram 4% tiks iekšā vai nē. Šobrīd progresīviem skaidrs ir vilkme. Šobrīd progresīvie ir otra populārākā partija, un šobrīd pievienoties būtu ļoti pragmatiski pareizi. Tomēr Mārtiņ, tu biji ļoti pārliecinoši. Tagad? Tu biji ļoti pārliecinoši toreiz. Un, protams, ka arī mūsu sarunas, tās bija arī ļoti tādas domas rosinošas, un es redzēju potenciālu. Tās bija grūtas sarunas. Mēs turpinām. Kamerā skatoties. Mēs turpinām šo sadarbību. Bet vēlreiz, tomēr es nevēlu nosaukt kā trešo šo te principu par to, ka, protams, ir jābūt iespējami potenciāliem realizēt tās idejas un vīzijas. Tie pirmie divi, tas ideiskais fundaments un cilvēki, tas tomēr ir tas primārais. Un tad, ja ir pareizās idejas, kurām tu tici, un ir cilvēki, kuriem tu uzticies, man šķiet, ka tad arī potenciāls ir īstenot. Tāpēc man ir pilnīgi pārliecība, ka ejot pat ar to procentu, turpat bija savs izaicinājums. Par to, ka partijai, kurai šie 2-3%, ka mēs varam vairāk, ka mēs varam iekļūt saimā, ka mēs varam būt par eiropeisku politisku spēku, kas ir līderis šajā te konkrētajā eiropeiskā demokrātiskajā flangā. Bet paskatoties, nezinu, kādas ir attiecības, piemēram, ar arī politologu Kudoru kungu, kurš arī nolēma pieteikt sev uz politiskās kartes
iestājās politiskajā spēkā vienā kandidēs uz vēlēšanām, Eiroparlamenta vēlēšanām, viņu neievēlēja. Un tad, tomēr, nezinu, es tā minēšu, politologu vidē viņš izsaka joprojām viedokli, bet tomēr šobrīd viņa balss vairs nav tik skaļa. Jo tas ir risks, ja tu pievienojies politiskam spēkam un tev neievēl, tad pēc tam tev turpmākā karjera ir kaut kādā ziņā apdraudēta. Vai tu nesaskatīji to risku, ka principā... Savu risku bija, protams, kā jau tu sākumā teici, akadēmiskā dzīve ar visiem saviem izaicinājumiem, ar savu radošumu, ar savu foršumu, ko tiešām es mīlu un kas man patīk, un kur es uzskatu, ka man būtu ar iespēju atgriezties. Protams, ka tur ir arī mazāk šo te risku. Jā. Un vēl es ar universitātē vairāk kā 20 gadus nostrādājis, un tiešām tā ir mana bijusī profesija, tagadējā profesija kaut kādā pat mērā. Bet līdz ar to es apzinājos, ka šie riski ir, bet vienlaikus apzinājos to, ka uz riskiem ir jāiet, ja vēlēs arī tā skaitā vīzijas realizēt. Ka katram, protams, ir tā sava riska gatavības pakāpe, un man šī riska gatavības pakāpe ir gan toreiz, gan tagad. Jo, ja tu vēlies dabūt un veidot šo valsti labāk, tad principā nav tikai, ka tu skaties un konstatēji un izsaki vērtējums, bet arī tomēr es gatavs uzņemties. Tā kā es uzskatīju, ka tas veidā ir pienākums. Es būtu nožēlojis, ja es nebūtu šo soli spējis. Šobrīd, protams, no šīs dienas perspektīvas skatoties, kā tālāk ir grūti spriest, vēl vēlēšanas ir priekšā un citi procesi ir priekšā, politika tajā ziņā, protams, prognozējama, neprognozējama. Bet es joprojām ticu tam, ka ir dzīve pēc ministrēšanas un pēc politikas, un tam ir jābūt. Jo tās pieredzes, ko tu iegūsti šeit, tās patiesībā ir bagātošas un papildinošas. Tas ir milzīgs pieredzes. Un studenti to nevarēs vairāk pārmest, ka tu nemāki lēmumus. Jā, vismaz vai māki vai nemāki, tas ir labs jautājums. Bet man ir šī praktiskā pieredze. Arī pieņemt lēmumus, pat ja varbūt kāds ar šiem lēmumiem, būtu jautājums, vai pareizi pieņemts, un vai tas ir tas, kas tiek atbalstīts, jo studenti arī pārstāv dažādas politiskos slāņus un pārliecības. Vai tad nav akadēmiskajā vidē studenti tā runā, ka tur ir tikai kreisā ideoloģija un studentu kampusos neko citu kā Kārli Marks nelasa? Vai tad tur nav viss? Nē, es tā īsti pamanīju, bet, protams, ir tie, kas ir lasi un ļoti labi, kad, kā saka, iepazīstās ar dažādiem klasiķiem, dažādiem sociāli-ekonomiskiem strābojumiem, filozofijām, bet, protams, kad var ienākt universitātēm un sabājas. Andri, ja vēl tā, par ko vēl pilsētā runā? Vēl jau pilsētā runā, ka pirms tiem 3 gadiem, kad tu tika izvirzīts par aizsardzības ministra kandidātu un kļuvu par aizsardzības ministru, tad tev personiski pirmā prioritāte bija kļūt par ārlietu ministru, bet pilsētā runā, ka Kariņš toreiz uzsita dūri uz galvu un teica, ka viņš vēlētos būt. Un tā tu kļuvu par aizsardzības ministru. Un nerunāšu, kas ar Kariņu pēc tam notika, vai tu tur uzliki ļaunu aci vai kāds cits, bet vai pilsētā runā taisnība? Tur tādas, kā saka, dalītas tās sajūtas ir. Ko es ar to gribu teikt? Protams, ka no vienas puses es biju Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs. Un tā ikdiena man bija saistīta ar starptautiskām attiecībām, ar ārpolitiku visu pirms. Sliktos loģiski izvēle, vienkārši. Bet tā pretloģiskā izvēle, jau tā var teikt, ir tas, kad es biju aizsardzības ministra kandidāts progresīvu ēnu kabinetā. Jā, tā bija. Ārlietu ministra kandidāts. Tā kā līdz ar to jau 2022. gada maijā, manuprāt, ja es pareizi atceros, kad mēs arī paziņojām ministra kabinetu, tad tur es figurēju kā aizsardzības ministrs. Tā kā tas nebija nekāds pārsteigums. Un es nenožēloju. Principā, jā, tās 2 jomas, tās ir, es uzskatu, mans jomas. Protams. Es reiz teikšu tieši, es domāju, ka tie ministra amati, ko es būtu gatavs ņemt, bet principā vai atbildēt, bet citi arī vairs nav. Tās ir 2. Tās izbaudas es pietiekoši sevis ierobežojis, jo tās ir bijušas manas specializācijas, bet es nekad nenožēloju arī šo aizsardzības jomu, ne pavisam tieši otrādi. Jo tik daudz pagādināties, tik daudz iepazīt cilvēks, tik daudz izbraukāt Latviju. Tas ir bijis lielisks gandarījums, lielisks iegūms, lielisks bagātināšanās. Es domāju, ka šeit, kā personība, man jāsaka, man šeit es ieguvu ļoti daudz,
un arī iespējas ietekmēt. Un arī tevi daudz, Andri. Bet, klausies, vēl tāda interesanta, sabiedrībai, manuprāt, interesanta informācija, kā aizsardzības ministra postenis, mēs zinām, tas ir vienmēr bijis nozīmīgs, īpaši šajos laikos. Un vai tas atbilst taisnībai, ka prezidenta institūcijai te arī ir savs vārds, un kad uz ārlietu un aizsardzības ministra prezidentam ir tāds tā kā veto tiesības uz kandidātiem. Tad, kad premjera kandidāts stāda priekšā savu ministru kabinetu, tad iespējams tur, vides ministrs vai zemkopības ministrs prezidentam nav teikšana, bet tieši uz ārlietu un aizsardzības ministru prezidents var izmantot un teikt, virziet lūdzu citu kandidātu. Es domāju, ka tāda iespēja pastāv. Tā ir bijusi iepriekš. Līdz ar to prezidentam, protams. Man interesē tās aizkulises, un publika arī interesē aizkulises. Es saprotu, bet jau noteikti jāprasa ir arī pašam prezidentam par to, kādi viņi pacentīsimies paaicināt. Tieši tā. Es domāju, ka prezidents būtu gatavs. Vienkārši... Tas ir, es teiktu tā, kopumā drošības jautājumi pat parlamentārā republikā, kā ir Latvijā. Drošības jautājumi, ārlietu jautājumi, tie ir arī ļoti nozīmīgi prezidenta jautājumi. Atkarīgs, protams, arī no prezidenta var būt tādiem uzstādījumiem, prioritātēm arī prezidentūras laikā, bet ņemot vērā, ka prezidents ir bijis ārlietu ministrs, man šķiet ļoti dabiski un saprotam, ka tas viņa potenciāls ir tajā prioritāšu izvēlē un ka viņš, protams, arī pats iesaistās. Un viņš ir viens no ārpolitikas veidotājiem, tāpēc arī skaidrs, ka tie cilvēki, kuriem kopā arī šī komanda veidojas, arī prezidenta prerogatīva, un es to arī respektēju. Tas ir jārespektē. Protams. Man šķiet, ka ļoti labi, ka prezidents ir iesaistīts. Arī tā skaitā noteikti arī konsultējoties par ministru kandidātiem, ar kuriem pēc tam prezidentam ir jāstrādā. Visciešākās. Tieši tā. Andri, tagad tomēr solim ejot uz tēmām, kas ir tavā nozarē, bet ar tādu ievadu nedaudz. Šobrīd noteikti tu esi informētākais cilvēks Latvijā, ja neskaidrs iespējams prezidentu, jautājumos par mūsu aizsardzības spējām, par notikumiem, kas notiek aiz austrumu robežas. Un droši vien, ka tu nevarēsi daudz ko mums stāstīt, bet tāpēc es tā nedaudz mīklaini šo jautājumu uzdošu. Šobrīd cilvēks parastais, tepat uz ielas vai te otrpus kamerām, cik Latvijas pilsonis zina par to, cik mūsu valsts ir gatava aizsargāties tādā no 1 līdz 10 bāju sistēmā. Jo skaidrs, ka visa informācija dažādu iemeslu dēļ pārsvarā, lai neuzzinātu ienaidnieki, mēs nedrīkstam publiski runāt, bet no 1 līdz 10, cik Latvijas cilvēkus, tu skaidrs zini 10, bet cik Latvijas cilvēkus zini, kādu tu? No tās diezgan daudz par to tiek runāts. Atklāti tiek sabiedrība informēta, bet kādu tu atzīmi ieliktu? Vienkārši. Un arī tas līdzsvars jāatrod. Es teiktu tā, ka mēs esam pavirzījušies arī no kādas 6, 7 uz 8, kas ir ļoti labi. Un mēs esam maksimāli darījuši, lai tiešām arī cilvēki zinātu, jo tā cilvēka zināšanas, viņas ir gan gaidas ir pamatotas, gan arī atbildība par šo finansējumu, ko sabiedrība dod. Protams. Gan mūsdienu pasaulē daudz lietas tāpat var uzzināt, un tāpēc mums ir pašiem maksimāli jākomunicē. Un vēl ir pāris lietas, ko arī no manā ministrēšanas laikā mēs esam izdarījuši. Viens, piemēram, kāds ļoti klasisks piemērs ir 2 gadus jau šobrīd ir pirmo reizi publikācijas no Militārā izlūkošanas un drošības dienesta, no IDD. Pirms tam šāda publikācija nebija. Es uzrunāju arī IDD, ka tāpat kā SAPS, tāpat kā VDD, ka šeit tomēr jānāk arī ar to, ko mēs darām, un arī jāpaskaidro. Un, jāparāda, arī jāatrod arī tā savu ievirzi, un tas arī ir izdarīts. Es tiešām to novērtēju, jo tas ir lielā mērā par tādu pieejas maiņu, par kā mēs komunicējam ar sabiedrību. Tā kā tas ir labs apliecinājums tam, ka ir lietas, kas tiek padarīts atklātāks. Tas ir par budžetu, tas ir par pirmo reizi ar NBS attīstības plānu publiskā daļa publiskota.
Mēs maksimāli cenšamies. Tajā pašā laikā viss, kas attiecās uz konkrētiem plāniem, tā ir tā daļa, kas ir slēgta un paliks slēgta. Jo tie ir konkrētie plāni, kas tiek īstenot jau dzīvē, kā mēs tad cilvēkam šo drošību, kā saka, nodrošināsim. Par tām lietām mēs nerunājam. Tā kā tā daļa, kas ir tā slēgtā daļa, tas viennieks vai divnieks, kas ir virs astotnieki, tas noteikti paliks arī pietiekoši stingrs, kurā mēs nevarēsim runāt pilnīgi publiski, jo skaidrs, ka tas ir pretiniekam iedošana informācija. Bet šajā gadījumā arī desmitnieks būtu slikti. Precīzi, tā kā tur tas tieši tādas līdzsvars ir jāatrod. Tā kā es negribētu teikt uzreiz, ka desmitnieks tas būtu izcili, jo desmitnieks nozīmē, ka mēs runājam par tām lietām, kurām mēs, piemēram, nevajadzētu un nedrīkstētu runāt. Nedrīkstētu, tā skaitā runāt, atbilstoši valsts noslēpumam. Un pamatoti. Un droši vien tev pašam varbūt jau nezinu, kāda reakcija personiski izraisa, bet satiekot sev paziņas, radus, studentus savējos, tev kā aizsardzības ministram droši vien, ka, ja ne pirmais, tad trešais jautājums, un šobrīd sabiedrība ir jau, mēs zinām, kāpēc 4 gadus tādā nelielā tādā trauksmes sajūtā, un droši vien, ka tev uzdod jautājumu, ministrs kungs, kad sāksies karš? Vai sāksies karš? Šos jautājumus. Ko tu parasti cilvēkiem atbildi? Tāds, kad tu neesi pie Dombūra, pie šodienas jautājumā. Pieņemsim, jā, bet ko tu atbildi? Tev droši vien, ka jau ir šis jautājums nedaudz, kā to pareizi, negluži apnicis, bet tā kā viņš bija tik ikdienišķis. Un tev droši vien, ka ir standarta atbildi, ko tu atbildēji. Daļai ir, bet daļai tā ir tāda, kā tā ir mana pārliecība šobrīd, un tas pēc kādiem arī vadmotīviem mēs vadāmies. Jā. Viens tas, ka tieši šobrīd militāra apdraudējuma nav. To mūsu dienesti konstatē. To mēs, protams, ar vienlaikus sabiedrotajiem secinām. Šobrīd tieši militāra apdraudējuma nav, bet mums kaimiņos dzīvo nelietīgs kaimiņš agresoru valsts. Un līdz ar to jābūt gataviem ir šodien. Jābūt gataviem ir tagad, ja tas ir nepieciešams. Jo tie uzstādījumi par to, ka tas būs 27. gads vai 30. gads, kaut kāds konkrēts datums, mums nav tur pretī džentelmens, ar ko mēs vienosimies par kaut kādu datumu, par kaut kādu vietu, un tad mēs satiksimies uz dueli. Bet es domāju, ka šī spēle ir netīra, un tai netīrai spēlē ir jābūt gataviem dažādos līmeņos tagad. Mēs esam tagad gatavi. Īsa atbilde ir jā. Bet, protams, kad šīs spējas ir nepārtraukti jāpilnveido, nekad tā nebūs pabeigta. Tas pats līdzīgi kā mēs pietiekoši delikātu, varbūt pat mazliet sāpīgu jautājumu no šiem nobaudījušies droniem. Skaidrs, ka mēs būvējam spēju, viņi nekad nevar būt absolūti, bet viņi jābūvē nepārtraukti. Viņi nepārtraukti ir jāstiprina, mēs nepārtraukti arī mācāmies. Tā kā skaidrs, ka rītdien mēs būsim stiprākā šodien, bet tas nozīmē, ka šodien mēs neesam gatavi. Mēs esam gatavi šodien, bet rītdien mēs būsim vēl spēcīgāki. Jo skaidrs, ka mēs esam arī atkarīgi no iegādēm, bet tas, kas ir svarīgi, ka visā šajā kopīgajā stāstā mēs esam kopīgi ar sabiedrotajiem. Ja tu pats minēji tos nokritušos dronus, tad es domāju, prasīt vai nē, tomēr mēs esam draudzīgi abi divi, bet ja jau tu sāk runāt, tad es... Es jau zināju, ka tāpatās mēs neizvairīsimies. Tu jau sāki ar dronu ministru, ko tev ir kaut kāda varianta. Es neteicu, ka tu esi nokritušo dronu ministru. Tur ir droni tiešām gan liktenis, gan lēma, gan lāsts, bet tiešām es teiktu tā, ka droni ir tā labā lieta, ko mēs esam daudz darījuši. Bet atgriežamies... Jā, mēs parunāsim arī par tiem, bet tāda likteņa ironija bija, kad, ja man atmiņa nebija, tad pavisam nesenā pagātnē, pēc tiem pēdējiem nokritušiem droniem, Ludus Krāslavas, Krāslavas novados, tu biji tieši tanīs stundās un minūtēs tieši bija Ukrainā. Jā. No sākuma vismaz sabiedrībai nebija zināms, ka iespējams tie ir Ukraiņu droni. Igauņi, manuprāt, pirmie kaut ko tādu sāk runāt, bet labi, tas tā. Bet tu uzreiz pat dienā neturpināji savu vizīti Ukrainā, bet nolēmi braukt atpakaļ uz Latviju. Bet tu esot Ukrainā, runājot ar Ukrainas aizsardzības cilvēkiem, viņi tev pagūda pateikt, ka tie ir viņu droni. Vai to jau mēs konstatējām te uz vietas? To mēs konstatējām uz vietas, bet tas, kā Ukraiņi dod triecienus
Krievijas objektiem. Pēterburgas puses, jā. Pamatot dod triecienu pa leģitīmiem mērķiem Krievijā, pa militāru infrastruktūru, pa enerģētikas infrastruktūru, kas atbalsta šo te kara mašinēriju. Tā kā to, protams, kad mēs zinājām, bet vēlreiz informācija par konkrētām trajektorijām, par to, kurā naktī kāda lēmuma tiks pieņemta, tā vienmēr paliks ierobežot informāciju. Tā kā to ir jārēķinās, un tās ir arī Ukrainas suverēnās tiesības, punkts numur 1 un punkts numur 2, tās ir lielā mērā pēc operācijas. Tā kā skaidrs, ka tas paliks bieži konkrēto vienību un konkrēto operāciju realizējošo dienestu pāraudzībā. Bet, ja paskatās šos iepirkumus aizsardzības, iepriekšējiem ministriem varbūt iespējams bijusi tāda, es drīkstu izteikties, salīdzinoši vienkārši tā izvēle. Tādām bruņu tehnikai, piemēram, dažādiem citiem ieročiem, tas dzīves cikls ir bijis vienmēr ļoti, ļoti garš. Mēs redzam arī kara apstākļos, tur tiek izmantot ieroči, kas ir vēl pagājušā gadsimtā ražoti, un tā tālāk. Latvijas aizsardzības ministrija, protams, iepērk aizvien jaunus šos dažādu militāru aprīkojumu un tā tālāk. Savukārt drona tehnoloģijas pusgadu iepriekš ražots drons, bieži vien viņš ir vecs drons. Un šobrīd tās tehnoloģijas attīstās mežonīgos tempos. Protams, droni ir dažādi, ja? Bet ir vienkāršākie droni, ja, kas iespējams kas ir masveida ražošanā, tiem varbūt nav tik specifiska tā būtība. Kādā veidā mēs kā valsts šobrīd spējam, veidojot iepirkumus un tā tālāk, plānot šo, nosaukšu viņu par dronu noliktavu. Tev principā tu nevari uzkrāt, pirms 3 gadiem tu esi saražojis dronus, mums noliktavās ir, viņi te glabājas, un principā mēnesi iepriekš tev jau jābūt spējīgam iepirkt jau jaunus dronus, jo ir jauni elementi un tā tālāk. Saki, šobrīd, ko tas nozīmē priekš mums, kā valsts, vai tas vienmēr esmu domājis, ka tev ir tā kā visu laiku pārmet, cik te Latvija saražo dronus, vai mums ir noliktavās no otras puses, vai ir jēga šos dronus uzkrāt noliktavās? Droni ir neatņemama karadarbības sastāvdaļa, to mēs mācāmies no Ukrainas. Tā ir bijusi man pārliecība no pirmās dienas, un tā ir daļēji mans universitātes backgrounds, pieredze tā, ka mums nepārtraukti ir jāspēj inovēt, un šobrīd arī bruņoties spēki par inovāciju, par spēju pielāgoties, par spēju būt institūcijai, kas nepārtraukti ievieš šīs jaunākās tehnoloģijas un nepārtraukti kādu pussolīt priekšā citiem. Tādai tai filozofijai un stratēģijai ir jābūt, un tas notiek ar bruņotos spēkos. Viss cieņa arī bruņotiem spēkiem par gatavību transformēties, bet mēs to darām, protams, kopīgi viens otru motivējot. Bet droni ir neatņemama, protams, karadarbības sastāvdaļa, ne vēl tieši tāpēc, ka tad brīdī, kad es iebraucu uz pirmo Ramsteina sanāksmi atbalstu Ukrainai, un es redzēju, ka mums nav neviena šī spēju koalīcijas, ar ko mēs varētu atbalstīt Ukrainu. Es teicu, mums ir jāiet tajā virzienā, kas ir atbilstoši modernai karadarbībai, no kā ir ieguvēja Ukraina, bet arī mēs paši. Un tieši tāpēc drona koalīcija. Tā drona koalīcija bija šeit arī manā galvā par to, ka tas ir veids, kā mēs to arī īstenojam. Tā skaitā veidojam mūsu pašu ekosistēmu. Tālāk arī drona armija. Šī drona spēja, mēs esam līdzvadošā valsts Eiropas ietvaros attiecībā uz drona spējas attīstību. Tikko, ka ir Beļģija, un tad Beļģija pērk Latvijas drons. Tieši tā. Tieši Latvijas drons, bet tieši Latvijas drons, jā. Tieši Latvijas pārtvērē drons, kas ir spējīgi cīnīties pret citiem droniem. Precīzi, tā kā pārtvērē droni. Tie ir mūsu droni, jā. Tagad sapur nos visu cieņu mūsu industrijai, un tas ir tas, ko... Kāds atsauksmes no Beļģu partneriem? Pirms nedēļas, manuprāt, tu biji Beļģijā. Labs atsauksmes, protams, un tas vairs nav tikai par Beļģiem. Ir cits valsts, kas jau sāk iegādāties, tā kā noteikti drīz būs publiski arī vēl papildus par valstu iegādē. Tas varētu būt kaut kur no Persijas vai drīzāk no Eiropas? Gan. Persijas
pusē, vai šajā gadījumā, principā, kopumā precīzēsim līča valstīs. Jā, Persija tas ir. Bez šī konkrētā viena. Cerams, Irāņiem nebūs šie draudi. Bez šī viena apzīmējuma, tātad, principā, līča valstīm. Jā, tur arī šie kontakti ir, bet skaidrs, ka tur ir savu specifiku, un tur noteikti tas tirgus vēl ir uz to jāatrod izēja. Bet Eiropā, un ļoti labi, tie mūsu NATO sabiedrotie, kas arī šeit ir klātesoši, un viņi jau potenciāli ir klātesoši ar mūsu pašu ieročiem. Es domāju, kas var būt labāks, teiksim tā, gandarījums un arī novērtējums mūsu industrijai. Un mēs varam par to lepoties arī, ka tas ir noticis. Un tie arī tas, ko drona industrija atzīst, ka drona koalīcija, kas faktiski šī ideja tika uzsākta 23. gada oktobrī, tad, kad, kā es teicu, pirmais Ramsteins sanāksme, kurā es piedalījos, tad, ka tā ir bijusi kā kodola degviela, kas ir ļāvusi to uzrāvienu. Gan, jo tās prasības nākušas no Ukrainas, gan Ukrainā ir vienlaikus testēt, gan testēt ir šeit atbilstoši Ukrainas prasībām. Mums ir izcila cēlijas testēšanas vide, kuru mēs varam to visu izdarīt dažu gadu laikā. Tas tapa ļoti ātri. Līdz ar to drona industrija tiešām bija pamats, labs pamats, intelektuālais potenciāls un kapacitāte, kas bija jau sākotnēji bija pieteikušies drona koalīcijas sanāksmēm 40 kompānijas. Skaidrs, ka 40 kompānijas tas nav tikai par skrūvēšanu, es atvainojos, tas ir lielā mērā par šo intelektuālo nepārtraukto radošo intelektuālo pienesumu, par inženierspējām arī mācīties un pilnveidot, jo tas ir nepārtraukts skrējiens ne jau tikai bruņotiem spēkiem, bet tas ir nepārtraukts skrējiens ar industrijas pusē. Tā kā to mēs esam veidojuši, tā kā tas ir, es jau daļai atbildes, to tev varam ir daļēji. Bet tā daļējība vai tā atbilde ir par to, ka industrija ir vispirms tas lielais potenciāls. Jā. Ar industriju jāatrod tā kopvaloda, un tam nav obligāti jābūt tikai par piegādēm. Tam ir jābūt par izpēti, tam ir jābūt par kopīgu testēšanu, tam ir jābūt par pakalpojumu, kur industrija gatava sniegt pakalpojumu, gan apmācīt, gan arī pat pilnveidoties. Tā kā līdz ar to es domāju, ka mums ir labs pamats izveidots, tagad ir par tām iegādēm. Iegādēm ir jābūt. Tas ir arī mans uzstādījums, protams, ka maksimāli jāievieš mūsu bruņoties spēkos, bet tas iet kopsolī. Gan ar apmācību, gan ar karavīru apmācību. Tas nevar būt vienkārši, ka mēs piedodam ar droniem, jāmācās arī tieši tā. Un arī tas, ka, protams, tam ir jābūt sinhronizācijai ar visu pārējo bruņojumu. Tad to arī sakaru tīkli. Koordinācija ir ļoti nozīmīga. Tie ir papildus uzdevumi, kas ir jāveic. Tas nav tikai par dronu, kurā tiek iedots drons vienam cilvēkam, viņš kļūst par pilotu un ar to pietiek. Nē, ar to vien nepietiek. Tā nebūs efektivitāte. Līdz ar to, teiksim, šie paralēli uzdevumi, kas ir jāveic, tie ir apjomīgi, bet mēs šo ceļu ejam. Vienmēr kā ministrs var vēlēties ātrāk, jaudīgāk, bet kā ministrs sabiedrība vēl vairāk grib. Bet iedod man tīzerīt. Ja nemaldos, tagad sanāk nedaudz ilgāk nekā pēc mēneša atkal dronu koalīcijas tikšanās samits būs tepat Rīgā. Tieši tā, 27. maijā. Jā, tas sanāk tiešām pēc mēneša. Tieši tā. Iedod tīzerīt. Ko jūs šoreiz runāsiet? Kas būs tas, kādas ziņas nāks ārā no šīs tikšanās? Vai tā būs tāda darba tikšanās, kur jūs tiekaties ar partneriem? Tīzerīts ir tāds, ka Latvija ir vieta, kur būt. Ja tu vēlies būt priekšgalā drona industrijai, tad tev ir jābūt Latvijā, tev ir jāmeklē Latvijas partneri, tev jāmācās arī no Latvijas, jo Latvija tiešām ir sasniegusi to kompetenci gan bruņoto spēku ietvaros, gan testēšanas vidas ietvaros, gan kompetences centri ietvaros, gan arī tieši tā sadarbībā ar industriju. Tā kā mēs šeit arī pienaglojam to, ka faktiski Eiropas drona industrija nav iedomājama bez Latvijas industrijas klātbūtnes. Šis ir apliecinājums. Cik valsts pārstāvji apmēram būs? Es saprotu, ka šobrīd ir saskaņojumi mēnešus dalībnieku saraksts. Vairāku 10 valstu pārstāvji būs, vairāk kā 100 kompānijas būs. Vairāk tūkstoši cilvēki piedalīsies šeit. Tas nav tikai par vienu dienu par šo konferenci un par izstādi, kur ir pieprasījums milzīgs, lai izstādītos, bet turpat arī vienkārši ir vietu ierobežojums. Bet vēl paralēli tam mēs arī parādām ekosistēmu, kas ir Latvijā, gan drona apmācības ziņā, gan drona testēšanas ziņā. Iepriekšējā dienā būs arī testēšana un parādīšana, tā kā tā D-diena praktiskā ziņā arī Sēlijas poligonā. Tā kā mēs faktiski parādām plašāk to jomu, kur mēs esam izveidojuši ļoti spēcīgi jaudzīgu to sistēmu. Tā kā izdarīts šeit ir jābūt, ja tu esi drona industrijā, un nevēl tev ir lielās kompānijas. Arī mācās no mūsu kompānijām, te ir tas paradoks, ka startup domāšanai ir milzīga priekšrocība.
Jo arī nepārtraukti ir jāmainās lielām kompānijām, pat mums nav tik vienkārši. No vienas puses viņiem ir milzīgs finansējums, viņiem ir pētniecības un attīstības šī sadaļa pamatīgi, bet viņi ir stipri arī lēnāk. Un droni, kā jau tu pats teici, drona industrijā ir milzīgiem soļiem ātrus priekš. Pat jau drons un drona atšķirās. Un arī tur jāmeklē veidus, kā tos drons, ko mēs ieviešam šodien, ka viņi ir izmantojami arī rītdien. Vai vismaz daļai izmantojami rītdien. Vai vismaz mācībās izmantojam, lai, teiksim, mācītu jau nākamo paudzi, vai kaut vai sākotnēji arī, kas ienāk zemesardzē vai bruņotos spēkos vai jaunsardzē. Tā kā skaidrs, ka šis viss ir par ekosistēmas veidošanu. Mēs to veidojam, tā ir lielā prioritāte. Es vēlos atstāt kā tādu nozīmīgu nospiedumu, ka šajā laikā mums tas izrāviens ir bijis un mēs esam dronu lielvalsts. Lai tie nelabvēļi vai tie, kas paši sev netic vai netic Latvijai, lai viņi mēģina apstrīdēt to. Un skaidrs, ka mēs nekad nevaram būt pašapmierinātībā, mums vienmēr jāiet uz priekšu, nekad nedrīkst apstāties ne sekundi. Bet mēs esam šobrīd dronu lielvalsts, un, protams, ka mums jāatdzīst uz priekšu ir tā spēja kopīgi arī to stiprināt ar mūsu industriju, ar mūsu prātiem, ar mūsu universitātēm. Nevēlt mēs arī dronu samitu organizējam kopā Rīgas Tehnisko universitāti, un ļoti labi mums ir jāveido tas, ka mēs esam kopīgi tajā visā jaudas stiprināšanā. Gan priekš bruņotajiem spēkiem, gan mūsu atpazīstamībā, gan mūsu konkurētspējā. Un nevēlt, kā es teicu, mūsu droni šobrīd jau ir citās valstīs, un tas tiek novērtēts. Viņi ne tikai Beļģijā, bet arī Ukrainā. Un šobrīd Latvijas droni lido arī Ukrainā. Un ne tikai lido, kā mēs zinām. Tas jau arī izskanējis ir. Bet līdzīgi es kaut kad ar tevi privāti runāju, kaut kad jau pirms pusgada, kad pirmās Patrija aizbrauca uz Ukrainu. Un tad paši ukraiņi, dažādi apskatnieki ļoti publiski teica atzinīgus vārdus par mūsu šīm mašīnām Patrijas. Bet tagad jautājums par droniem. Neminot kuros frontes līnijās tie mūsu droni ir sastopami. Tu pats zini, vienkārši sakojot līdz Ukraiņas notikumiem, tur pie Pakraus, kas notiek cīņas, tad pie Zaporožas un citos apgabalās tā fronte ir vairākus tūkstošus kilometrus gara. Tu zini, kur tie Latvijas droni ir? Kopumā jā, uz kurām vienībām tas aiziet. Ir, protams, kad ir informācija ir. Lai gan jāatcerās, ka šeit arī droni tiek sūtīti dažādos vietos, tā skaitā arī caur ziedojumiem. Jā. Un arī tas, protams, ka šie ziedojumi visi cieņa cilvēkiem. Visi cieņa arī šiem konkrētiem ziedojumiem ir drona veidā, bet tad jau, protams, ka tie ceļi viņi var būt dažādi. Tā kā skats dronas līnija ir gara. Uzreiz teikšu, ka šeit es esmu atturīgs par to publisko sadaļu, jo te tomēr ir zināmi riski. Tāpēc mēs nesaucam konkrētu kompāniju vārds un ir konkrētas vietas. Tas ir visu pirms par pašu uzņēmumu, arī tā skaitā izvēle ir. Tā izskaitā drošības apsvērumu dēļ. Nevēl mēs arī esam redzējuši kaut kādus Krievijas mistiskos sarakstus. To, protams, ja kompānija uzņēmums pats izvēlās, ka viņi ir gatavi to pieteikt, tad kāpēc gan ne? Bet mēs esam atturīgi, jo skaidrs, ka tas te ir, zinām, veidā riski iesaistīti. Jā, ir vairākas kompānijas, kas tiešām ir aktīvi darbojušās tieši dronu koalīcijas ietvaros. Jāatcerās, ka mēs paši dronu koalīcijā, kā piemēram, mēs esam ieguldījuši 2 gados. 50 miljonus eiro aptuveni. Tātad 24. 25. gads šajā gadā 50 miljonus. Pēc iepriekšējos 2 gados tie bijuši 50 miljoni. Kopumā mūsu dronu industrija ir saražojuši drons priekš Ukrainas par 705 miljoniem. Tā kā mēs esam saņēmuši vēl starptautisko finansējumu mūsu dronu industrijai, lai viņi ražotu priekš Ukrainas. Viņi ir uzvarējuši arī konkursos, kurā piedalījušies simtiem dronu uzņēmumu, un viņi ir šajos konkursos uzvarējuši un saņēmuši finansējumu, lai nodrošinātu dronus Ukrainai. 5 miljonus mēs kā valsts esam ieguldījuši, bet kopumā mūsu industrija saņēma 705 miljonus. Tas ir apliecinājums gan mūsu lēmumu pareizībai, tā ir investīcija mūsu pašu drošībā, gan mēs redzam, ka mēs esam faktiski mūsu dronu industrijai tādējādi piesaistījuši arī investīcijas vēl papildus. Tie tā var startup, tā jau ir industrija. Andri, es atceros, šis mežonīgais karš, kad sākās Latvija, mēs visas Baltijas valstis bija pirmrindnieces palīdzībā. Viena no palīdzības formām bija arī apmācot ukraiņus, ne tikai Latvijā, arī pārējās NATO valsts ukraiņu karavīrus apmācīja. Un šobrīd ir tā situācija, kas aizvien aktuālāk un skaļāk tiek runāts, ka ukraiņi jau mūs sāk apmācīt. Absolūti. Pieļaujot atkal, ka daudz ko nevar teikt.
bet Ukraiņi mēdz būt arī Latvijā, kur dod mums padomus, kā mums labāk aizsargāties x stundā, ja notiek kaut kas. Tieši tā. Mums ir šī virzība divvirziena. Joprojām turpinās Ukraiņu karavīru apmācība. Mēs esam izveidojuši arī ļoti atbilstošu izcilu infrastruktūru. Arī tā skaitā apmācīt Ukraiņu karavīrus, tā kā šeit apmācās. Un sākotnēji tie bija vairāk tūkstoši, tagad šis skaits mazliet jau samazinās. Bet turpinās, bet tajā pašā laikā arī mēs mācāmies no Ukraiņiem. Un mācāmies no Ukraiņiem gan Ukrainā, arī dodās mūsu vienību pārstāvi, tikko kā bija, piemēram, bruņoto spēku komandieris. Tā kā un atnes arī šīs te mācības atpakaļ uz Latviju. Un mēs arī, protams, ka vienlaiks apmācot Ukraiņus, mēs arī mācāmies no Ukraiņiem. Tā kā tieši tā, šī ir appusējība. Mēs esam sabiedrotie, kas Ukraiņi tiešā karā ar agresoru valsts. Mēs esam NATO dalībvalsts, kas nav, ja tā var teikt, ne karā, bet arī nemierā. Līdz ar to mums šīs spējas un šīs mācības ir jāstiprina. Mēs esam apņēmības pilni, kad mums ir, protams, ka Ukraiņas jāmācās un līdz ar to jāmācās kopā ar Ukraiņu ekspertiem. Vienkārši redzot to, cik šobrīd Ukraiņu speciālisti ir pieprasīti, arī šī jaunā konflikta ietvaros Ukraiņu speciālisti šobrīd ir tādi karsti pierādziņi, kur viņu zināšanas vēlas izmantot daudz valstu bruņotie spēki. Kā tu jūti, vai pateicoties tam, ka Latvija ir tik bijusi izpalīdzīga, vai Ukraiņu cilvēki ir atsaucīgāki, jo viņi šobrīd tiek pieprasīti, mēs redzam. Es nevaru būt atsaucīgāki, bet es teiktu atsaucīgi noteikti. Jā. Jo tieši tā, kā tu teici, tas mūsu atbalsts ir bijis ne jau tikai finansiāls. Skars uz lielo valstu fonu, viņš ir apjomīgs pret mūsu IKP, bet viņš, protams, kad ir salīdzinoši ierobežotāks, ja skatās tādos tīri absolūtos skaitļos. Bet Ukraiņi vienmēr to ļoti spēcīgi novērtēja visos līmeņos. Un tad atgriezieniskā saite, to mūsu atbalstu, to mūsu angažētību, sākot no cilvēkiem. Tiešām paldies šiem cilvēkiem, beidzot ar valdību, beidzot ar aizsardzības nozari, ka ir nepārtraukti šis atbalsts šie te meklējumi. Un tas, ka nepārtraukti tiek ziedots un cilvēki atrod arī tomēr iespēju šo te resursu ziedot Ukrainai, un tas tiešām ir iespaidīgi. Tiešām mēs varam lepoties ar to vēlmi palīdzēt Ukrainai, ka mēs esam vēstures pareizajā pusē šeit. Un tas Ukrainā ir sajūta, ka tas nav tikai tādā tehniskā līmenī, ka ir jāpalīdz, jo viss tā kā palīdz un kaut kādas ir prasības, un tāpēc mēs arī kaut ko iegūdamies, bet ka tur ir tā sajūta, ka mēs esam vienā izpratnē par vēsturi, par to, kas ir pareizi, par kādām vērtībām mēs cīnāmies, ka mēs esam sabiedrotie tajā vērtībās. Un tas, protams, kad ir ļoti nozīmīgi. Tas ir jūtams. Tagad nedaudz sānsoli no droniem. Tāda sadaļa prognozes vēlos tevi nedaudz paprovocēt tavas akadēmiskās zināšanas, tavas starptautiskās politikas zināšanas, un tev sagatavojas tādas 3 prognozes, ko gribētu no tevis dzirdēt. Man nav noslēpums, iespējams, publikai noslēpums ir, ka tu esi savos jaunības gados studējis, piemēram, arī Ungārijā. Esmu studējis Ungārijā. Jā, un Ungārijā mēs visi zinām notikušas vēlēšanas. Es atļaušos izteikt, un es domāju, ka tu piekritīsi ar labiem rezultātiem noslēgušās vēlēšanas. Drīzumā jau sāks strādāt mājā jaunais Ukrainas premjers. Un tomēr ir Ungārijas. Jā, pēkšņi tik daudz par Ukrainu runājām, tad jā, Ungārijas premjers. Bet tomēr tad publikai neliela tāda uzmanība uz to jautājumu ir, jo zinām, ka uzvarējošais premjers ir nācis arī no Orbāna partijas. Un tad bieži vien ir tāda sajūta, ka vai šie prieki un sajūsma nav priekšlaicīga. Tāpēc es aicināšu tev prognozēt, kā tev šķiet, pēc 2-3 gadiem Ungārija patiesi būs atkal tādā Eiropas politisko vērtību centrā, vai tomēr mums jābūt ar tādu uzmanīgu skatienu jāskatās
par notikumiem, kas notiek Ungārijā? Es ļoti ceru, ka būs. Ceram mēs visi. Jā. Bet tas nav tikai, ka tā ir cerība, ir pamats. Ir pamats tas, ka tomēr tas fundaments, ar ko ir gājis Maģārs uz šīm te vēlēšanām, Ungārijas nākamais premjers, tomēr ir ar skaidru uzstādījumu. Viņš ir gājis kopā ar Zelenski. Viņš ir pasvītrojis šo eiropeisko piedarību. Viņš ir gājis pretmetā. Tie varbūt ir tie paradoksi. Tādā arī personīgā līmenī. Tu ej pretmetā tam, no kurienes tu esi nācis, varbūt tas pat kļūst vēl kareivīgāk. Jūs tikai atceramies, Orbāns jau arī 90. gados bija ļoti liberāls tāds. Tā kā izmaiņas, protams, var notikt. Tāpēc varbūt tas cerības elements arī nevar izslēgt dažādas scenārijas. Bet tomēr šobrīd tā prognoze varbūt būs tāda pareiza, bet viss liecina par to, ka tas eiropeiskais svārs viņš atgriežas atpakaļ. Tev ir kontakts ar bijušiem saviem paziņām no Ungārijas, studiju biedriem no Ungārijas? Ir, bet acīm redzam, ka man visticamāk šīs saziņas vai kontakti ar tiem cilvēkiem, kas ir bijuši salīdzinoši kritiski maigi izsakoties par Orbānu visus šos gadus. Tev ir vairāk maģāristi nekā Orbānisti tavā draugu lokā. Tomēr kaut kādā veidā sorosīts, jo es mācījos Soros universitātē. Orbāns arī bija sorosīts 90. Centrāla Eiropas universitāte, kas šobrīd nav vairs Ungārijā. Dēļ par universitāti Ungārijas, es beidzu Centrālās universitāti, kas šobrīd ir Vīnē dēļ Orbāna. Tā kā skaidrs, ka tur arī teiksim, tas strāvojums tur šajā gadījumā tomēr jāsaka intelektuālā puse jau vienmēr visi kritiski arī par Orbāna veidu, bet mums jābūt uzmanīgiem. Tāpēc tavā jautājumā vai ir tā piesardzība, naturīgums, viņš ir pamatots. Jā. Jo es esmu mācījies Ungārijā, es mācījies Polijā, tā kā principā man tā Višegrāda ir stipri tuvu pazīstama. Ungārija, Slovākija, Čehija. Mēs esam redzējuši arī Čehiju, Poliju. Varbūt mazāk, jo Polija šajā ģeopolitiskā situācijā viņa ļoti izteikti transatlantiski. Viņa ļoti arī tad, kad bija konservatīvie spēki, viņi tomēr bija. Lai ārējā izpausme pilnīgi skaidra. Politikas, lai gan šeit ir iekšējie cīniņi, tomēr mēs skatāmies starp valdību un prezidentu. Nav tik vienkārši šī saspēle. Tur mēs redzam, ka ir, kur prezidents ir pateicis kādiem jautājumiem nē, tā skaitā ar Eiropas aizņēmumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem priekš aizsardzības, priekš bruņošanās. Tā kā arī tur ir interesanti šī dinamika. Līdz ar to, protams, ka te ir jāņem ārā šie strukturālie faktori, arī Ungārijas traumas, kas ir ļoti spēcīgas. Ungārijas, teiksim tā, šajā vēsturiskajā apziņā šī Trianons trauma, kas vēl nāk no 1919. gada, par to, ka Ungārija ir zaudējuši teritorijas, viņi joprojām ir klātesoši. Jā, viņi skatās uz Ukraiņiem, uz to minoritāti. Arī tā ir skaitā šis, viņš nekur nav pilnībā pazudis arī uz Ungāru minoritāti, kas ir apkārt. Arī tas, ka, protams, Ungārija, tāpat kā Slovākija un Čehija, ir zemi ieskauta, nav izējusi jūru. Jā. Tā kā šeit ir šī enerģētiskā atkarība no 90% vairāk enerģiju patērē tieši fosilo enerģiju no Krievijas joprojām. Jā. Tā kā līdz ar to šie strukturāli šīs nabas saites ir klātesoši. To nevar pilnībā ignorēt, bet es domāju, tajā politiskajā strateģiskā līmenī arī Ungārija šobrīd ir izvēlējusies iet kopā ar to, ko mēs uzskatām, kas ir arī mūsu vērtība aizstāvis, tāds, teiksim, galvenais cīnītājs ar Zelensku. Man šķiet, ka tā ir tā labā lieta, un tāpēc tā prognoze šobrīd būs atturīga, optimistiska. Labi, otra prognoze nedaudz vienkāršāka. Vismaz man tā šķiet. Vai Andris Prūts pēc oktobra vēlēšanām, pēc Saeimas vēlēšanām, būs aizsardzības vai ārlietu ministrs? Vienkārši. Nekādas trešās diplomātiskās atbildes netiek pieņemtas. Vienkāršāk. Tad diplomātiski es palikšu pusceļā, jo tomēr, jo man liekas, kā saka, solis pa solim. Jāizpildi tas, kas ir jāizpildi tā misija, ko tiešām es uzskatu misija, kas ir šobrīd par aizsardzības ministru esot. Ir jānovērt arī šie nākamie mēneši līdz tādam efektīvam, veiksmīgam iznākumam, to, ka mēs arī izdarām tos darbus, kas vēl ir jāizdara attiecībā uz droniem, ka mēs vēl iedodam papildus jaudu šīm tehnoloģijai, šai domāšanai. Tas, ka mēs tomēr to eiropeisko virzienu vēl pastiprinām,
tas, kas ir uzlikts arī uz sliediem, tas, ka mēs vēl šo atklātību un atbildību arī pastiprinām. Tā kā tie darbi, kas ir nepārtraukti jānaglo un, kā saka, vēl ir jānodod ceļavējuši vienalga, lai kurš būtu aizsardzības vēlietu ministrs. Tā kā, un te varbūt ir tā labā lieta par to, ka tomēr aizsardzības jomā, drošības jomā, līdz šim, pat ja mēs esam no dažādiem politiskiem spēkiem bijuši, un mēs skatāmies pilnu spektrs pēdējie 3 ministri vai 4 ministri, mēs esam faktiski nākuši pilnīgi visi no dažādām partijām, dažādiem politiskiem spēkiem. Un nevarētu jau teikt, ka šeit nav pēcsacības. Tajā strateģiskajā izpratnē šeit ir pēcsacība. Cits jautājums par to, cik mēs aktīvi īstenojam un akcenti. Jā, un tur, kur, protams, progresīvi ir bijuši tehnoloģijas, attīstība, atklātība, eiropeiskums, tie akcenti, kas ir bijuši arī aizsardzības jomā, kas ir spēcināti. Bet es tomēr sadzirdu, ka tev prioritārā izvēle aizsardzība. Tu vari neatbildēt. Paldies tev par tā bija prognozē. Jā, labs jautājums. Es spēju vienkārši nolasīt, jo tu neko par ārlietām nepateici. Tu kā, jā, labi, ārlietas un aizsardzība savstarpēji ļoti. Protams. Tur mēs vēl to prezidenta atbildību un virsvadību arī jūtam un redzam, tā kā skaidrs, ka šeit ir zināms līdzības. Jo drošība šobrīd ir ārlietās, ir dominējušā tēma. Jā, protams. Vērojot tos notikumus, droši vien, ka tu vēl padziļinātāk nekā es skaties, kas notiek Krievijas politikā. Krievijā šobrīd ir tās, nosauksim viņas par tādām viltus vēlēšanām būs, un viņiem tiks parlamenta vēlēšanas, domas vēlēšanas, kā viņi sauc. Tātad šobrīd Krievijā ir ļoti izaicinoši, labi, ka ir izaicinoši ekonomiskie notikumi. Nespēja salāpīt budžetu. Ukraiņi, protams, palīdz, lai tā destabilizācija notiktu Krievijā un tā tālāk. Neprasīšu tev, kā tev šķiet, kad beigsies karš ar Ukrainu un tā tālāk. To nezinu neviens. Tas būtu nosacīts kaut kāds tāds tukšs atbildes, varētu teikt. Bet kā tev šķiet, kas notiks ar Krieviju, pieņemsim, pēc 5 gadiem? Kāda būs Krievija pēc 5 gadiem? Krievijā viss var mainīties tik pēc 5 gadiem. Mēs esam redzējuši tās izmaiņas, bet nekas nemainās 100 gadus griezumā. Tie plašāki uzstādījumi, to, ko Džordžs Kennans vēl rakstīja pēc 2. pasaules kara, ka neskatoties, kāds režīms ir vienojošais elements – ekspansionisms. Vai tas ir komunists režīms vai caris režīms, tagad mēs redzam šis režīms. Principā tas ir visu laiku. Un arī mīta apvēl tajos 90. gados, kad mēs it kā te runājam un rietumi runā, kad tur bija 90. gados bija demokrāti nākuši pie varas, tik un tā, karš Čečenijā un tā tālāk. Tieši tā. Tas ir Krievijas Putins. Tā kā Krievijā, diemžēl, tas ir ļoti dziļi sēdoši. Diemžēl, es pat teiktu, protams, traģiski priekš kaimiņiem, bet arī traģiski, es pat teiktu, diemžēl, priekš pašas Krievijas. Tā kā, jo viņi ir sev iedēstījuši šo ekspansionismu sēku, kas ir ļoti dziļi sēdoši, un, manuprāt, tas arī viņiem pašiem, viņi tur, kur viņi ir. Ar visām šīm problēmām, un tas izpaužās ar šādu brutālu gaļas mašīnu, kurā viņi paši met savus arī cilvēkus. Bet, laikam katrs izvēlās arī to savu vēlmi, bet atgriežoties pie Krievijas tādu vispārēju vērtējumu, tad, kad karš agresija Ukrainā sākās, es teicu, un es cerēju, ka tas būs ātrāk. Diemžēl tas nav tik ātri, ka Krievija ir uzsākuši pašdestrukcijas grūtniecību. Kā to iztulko? Tas, ka principā viņi šobrīd grūti ar pašdestrukciju. Kad agri vai vēl viņi dos šai pašdestrukcijai, tā var teikt, no destruktīvo dzīvību. Kad režīms apgāzīsies un tad, kad tie līķi mais nāks atpakaļ, ir vien lielākā skaitā, tā kā līdzīgi kā ar Afganistānu bija, ka vienā brīdī sabiedrība teica, viss pietiek un faktiski apgāzās viss režīms un sabruka impērija. Bet, te es teikšu, ka arī mana zināšanas, tomēr līdz galam nav sev pilnībā pierādījuši, jo es biju domājis un cerējis, ka tas varētu notikt ātrāk. Un ka jau turpinās 45. gads, un ka te mēs tomēr secinām, ka tas Krievijas sāpju slieksnis, tā gatavība parakstīties uz šiem tie impēriskiem ambicioziem pašdestrukcijas elementiem un gaļas mašīnu, kurā viņi paši met sevi iekšā, tomēr ir pietiekoši augsta. Tāpat mums, kas apzinās un zina Krieviju, ka tomēr ir šeit, tas elements ir klātesošs. Tā gaļa ir 10 reižu vairāk nekā Afganistāna. No Afganistānas nāk. Precīzi, daudz reizes vairāk. Precīzi. Sabruka impērija, tagad joprojām šis režīms, kā saka, nav tik spēcīgs, kā, protams, bet pēc 5 gadiem būs, labi, es varu vienkāršāk. Bet nav tik vārši, kā mēs vēlētos. Pēc 5 gadiem būs viena Krievija vai vairākas Krievijas?
Šeit es būtu tomēr atturīgs par tām vairākām Krievijām. Ir bijuši tādi paredzējumi, ka Krievija tiešām var izjukt, kad viņi pārstiepjās tieši pagatā un vienkārši sabrūk pa vīlēm, bet vēsturiski tomēr atskatoties, viņi var būt nestabili, viņi var būt vāja, viņā var mainīties režīms, jo vienā brīdī arī Putinam bioloģiskais pulkstenis, kā saka, notikšķēs, bet tas nenozīmē to, ka Krievija tāpēc izjuks pa vīlēm. Tā kā man šķiet, ka šis tomēr elements, uz ko nevajadzētu varbūt cerēt un prognozēt, tā ka tur es būtu atturīgs. Bet tas, ka Krievija var vājināties un kaut kur uz kaut kādu brīdi mainīt savu nostāju, tas, protams, kad var notikt. Noslēdzošais jautājums. Par politiķiem ir tik daudz mīti dzirdēti. Kas ir tāds mīts, ko tavi draugi atsūtīja par tevīm? Protams, Andri, taisnība. Un tas tā kā, nevar būt. Ir bijuši tādi mīti par tevīm, kas ir izplatījuši. Šajā dezinformācijas laikmetā, kad cenšas gan vietējie kaut kādi konkurenti kaut ko izdomāt, gan no austrumu pusdrošiem, kad aizsardzības ministru met par viņu mītus. Ir bijuši kaut kādas lietas, kas ir... Es pārliecināts, ka tos var nosaukt par mītiem, bet tādas kuriozitātes. Un arī kritika, protams, un arī tas, kas ir publiskajā telpā, ka tas tiek pārsūtīts. Kā tad tā, Andri? Jā. Kā tad tā? Kā var tā būt? Tā ir bijis. Man tas ir pārsteidz, bet tad no otras puses tas ir nepārsteidz, jo mēs jau uzturam informāciju, tas jau nav par mani. Tas ir par ministru. Nē, tas nav par ministru. Tas ir par cilvēku un par viņu pārliecībām. Viņš interpretē to, kas attiecībā uz ministru, attiecībā uz to, kas notiek aizsardzības nozarē, vispirms caur savām pārliecībām. Tas ir tas pudeles kakls, tas ir tas filtrs, un tu pieņem to informāciju, kam tu tic, un tu iespējams nepieņem to informāciju, kas varbūt pat ir kritiska, un varbūt pat ar veselo saprātu tu apzinies, ka tā būtu kritiska. Politika nav, kaut kādiem žēl, bet tā tas ir. Politika nav bieži par racionalitāti, par kalkulāciju, par izvērtēšanu, tā ir par emocijām, par bailēm, par konspirācijām dažādām. Neracionālo, par konspirācijām dažādām. Mēs katrs kaut kam arī ticam vairāk vai mazāk. Un caur to mēs veidojam arī izpratni par konkrētām lietām attiecībā uz konkrēto ministru, attiecībā uz konkrēto cilvēku, pat ja viņš ir tavs klases biedrs. Un saka, Andri, kā tas tā? Tā kā ir bijušas šīs te sarunas, un es arī nevairos, bet tajā pašā laikā, protams, ir bijušas arī tāds, kur es saprotu, kur pilnīgi, diemžēl, šauj garām. Un mēs viens otram šaujam garām, vai kā divi kuģi, kas iet tumsā jūrā un nesastopās, kas varbūt ir labi, ka arī nesastopās. Es ceru, ka mēs būsim dažus mītus kaut kā izkliedējuši par tevi šodienas sarunā. Es tā ļoti ceru, bet tad tie pirmais un otrais jautājums par stieni un par lietu. Gaidīju par jauno Rīgas teātri un par stieni. Jā, bet to es gaidīju un nesagaidīju, bet mēs palikām pie arī svarīgām lietām, un tā trešā lieta tiešām visā šajā bija. Tas nozīmē, ka prioritāri. Jāatkārto jautājums kādreiz, varbūt pēc vēlēšanām par jauno Rīgas teātri. Jā, pēc vēlēšanām, tad bilstoši. Tagad tas skatos politizēti. Paldies, Mārtiņ. Paldies, ka pieslēdzies raidījuma Prognoze. Ja vēlaties vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodi un abonē. Tiekamies nākamreiz!